Labdien, cienījamie ratiņu basketbolā, cienītāji, mīļotāji un visi pārējie, kas pirmoreiz ieslēdz un skatās ratiņu basketbolu. Mēs esam Cēsīs Cēsu ģimnāzijas telpās, kur notiek kārtējais tradicionālais ratiņu basketbola turnīrs Cēsu kauss. Šoreiz viņš saucās 2015 ar 6 komandu līdzdalību no 4 valstīm. No Krievijas tie ir Baski, Pēterburga, Nevski Alliance, Sanpēterburga un Kriļabarsī Kazaņa, kā arī Lietuvas komanda Draugiste no Viļņas. Un šobrīd laukumā dosies Baltkrievijas komandā no Mīnskas, kas praktiski ir arī Baltkrievijas izlases bāzes komanda, un VF Rīga, Latvija, kas ir, teiksim tā, otrā, varbūt pusotrā izlase, Latvijas izlase, jo šobrīd leģionāri, kas spēlē ārzemēs, ir kādi 4-5, kas nevar palīdzēt Latvijas izlasei, un šobrīd tā ir VF Rīga komanda. Tie atrodas spēlējot vēl ārzem klubos, playoffos, un runājot par turnīru tabulu, varu pateikt, ka šobrīd līderi ir Nevski Alliance, viennozīmīgi 4 spēles, 4 uzvaras, Baski, Pēterburgā 4 spēles, 3 uzvaras, 1 zaudējums, Kriļabarsi 3 spēles, arī 4 spēles un 3 uzvaras un 1 zaudējums. Savukārt VF Rīga ir 3 spēlēs 1 uzvara, 2 zaudējumi. Baltkrievija pagaidām 3 spēlēs visi zaudējumi, un arī Draugiste Viļņa arī 4 spēlēs un visi ir zaudējumi. Tā kā šobrīd tā reāli var pateikt, ka VF cīnās par 4. vietu, bet ar cerībām iekļūt vēl tomēr trīniekā, jo paliek viena spēle vēl 19. kad VF Rīgai būs jāspēlē ar Baski Pēterburgu komandu, un ir cerības vēl aizķerties arī uz goda piedestālu šajā turnīrā. Tagad skatīsimies, kas tad ies pamatsastāvā Mīnskas komandai un arī VF Rīgai. Galvenais tiesnesis Armands Zimmers, starptautiskās kategorijas tiesnesis ratiņu basketbolā, un Girts Boks viņam asistēs. Šajā gadījumā tad pamatsastāvā spēlē 14. numurs Streš Vaļentins, 18. numurs Volks Jurijs, 12. numurs, tas ir Bervolds Valērijs, 7. numurs Kuncevičs Vitālijs un 18. numurs spēlējušais treneris Volks Jurijs. Savukārt VF Rīgai Andrejs Kirilovs tikko guva piespēlē Ilgonim Ekam un Ilgonis Eks guva grozu. Savukārt numur 4 Dmitrijs Rukavišņikovs, Ancis Bērziņš numur 7, Andrejs Kirilovs numur 14, Ilgonis Eks numur 13 un Kārlis Gabranovs numur 15. Kirilovs atlikuša bumba, un Gabranovs mūsu spāņu grenadieris iziet 1-1 ar tukšu grozu un pieliek grozu pilnu ar bumbu. 4-0, minūte nospēlētā. Spēle. Es domāju, ka vajadzētu ritēt pēc VF Rīgas tāda ierakstīta protokola un izdomāta grafika, bet Baltkrievi nav īsti ar to mierā. Un Kuncevičs iemet pirmos 2 punktus par labu Baltkrievijas komandai. Gabranovs meklē partnerus. Pagaidām visi nosekti. Atbrīvojās Rukavišņikovs bīstama piespēle, un to arī pārtver numur 12 Bervolds. Bervolds sadod tālāk Kuncevičam. Kuncevičs māņu kustība, un atkal kārtojo reizi Ancis Bērziņš ir uz dēļiem. Šis Alūksnes novada
Ratiņu basketbola spēlētājs. Iepriekšējā spēlē, man liekas, reizes 4 jau nokrita. Tagad atkal varēsim tādu veidu statistiku veikt par kritieniem, bet nu, tas ratiņu basketbolā ir ļoti raksturīgi, kad tomēr spēle ir ļoti asa un dinamiska un zibenīga. Tad arī notiek tie kritieni. Tagad spēlējušais treneris Baltkrievijas izlases komandas sastāvā Volks gūs 2 punktus un rezultāts ir neizšķirts 4-4. No rezultātā 4-0 atkal atgriežamies pie tā paša neizšķirtā Ilgons Eks. Meklē variantus, kā iedot Gabranovam, ne, viņš iedot Kirilovam. Kirilovs otrā maliņā pa labi metīs. Diemžēl garām. Volks saņem atlikušo bumbu un dodās pāri centram. Komandu sastāvi, teiksim, ja skatāmies, kā spēlēja Eiropas čempionātā C grupā, kas bija diezgan pasen jau atpakaļ gadus 3 vai 4, tad Baltkrievijas komandā ir apmēram cilvēku, kādi 60% tie, kas spēlēja tajā izlasē. Savukārt VF Rīga, izlases bāzes komanda, šobrīd arī kādi tikpat procentu spēlētāji ir komandas sastāvā. Tagad garākais vīrs Baltkrievijas komandā met pa grozu, netrāpa un neveiksmīgi Kirilovs neatbloķē savu spēlētāju un Kuncevičs gūs 2 punktus ar sodu. Vai 3 punktu gājiens būs? Tagad skatāmies, klusējam. Metiens garām, Kirilovs Ekam. Ancis Bērziņš, Eks. Gabrānaus, bet viņam pretī Volks un saņem piezīmī 18. numurs spēlējošais treneris Volks. Vai latviski Vilks, bet kur Vilks, to mēs nezinām. Šobrīd tātad Volks ir saņēmis piezīmi. Ilgonis Eks atdod Dmitrijam Rukavišnikovam. Savukārt Ancis Bērziņš atmet garām un Kuncevičs ātrā uzbrukumā 3-1. Lieliski blokšots Rukavišņikova izpildījumā un atkal kāpēc Ancis Bērziņš to bumbu met atpakaļ, es nekā nesaprotu. Strīdus bumba. Kam bumba tiek atdota Baltkrieviem, jo mūsu komanda izcīnīja pirmajā iemetienā bumbu, tāpēc strīdus bumba tiek atdota Baltkrieviem. Kuncevičs ar bumbu. Precīzi piesa Volkam. Volks met un ir neveiksmīgs šajā metienā, bet otrais metiens ar tāpat neveiksmīgs. Ilgonis, mūsu tukuma ērglis, paņem bumbu augstu, izstiepjot rokas Gabrānovam. Gabrānovs, dribls, bet tā pagaidām Baltkrievi ļoti labi turās. Rukavišņikovs garām, ģīmā vēlreiz garām. Un Volks savāc atliekošo bumbu un lido uz priekšu uz Latvijas komandas grozu. Tikmēr Ancis Bērziņš jau 6. reizi šodien krīt uz dēļiem. Un labi, ka Volks neprecīzi piespēlē. Tātad atkal palīdzība vajadzīga Ancis Bērziņam, lai pieceltos. To izdara gan Baltkrievu, gan redz, 2 latviešu un 1 Baltkrievs. Bet joprojām nekāda palīdzība nav saņemta. Tad beidzot, jā. Kā jau teicu, ratiņu basketbolā solidāri ir pretinieki tajā brīdī, kad cilvēks ir uz dēļiem, palīdz arī viņam piecelties. Dmitrijs Rukavišņikovs, mūsu Itālijas leģionārs, meklē piespēlēt Spānijas leģionāram Gabrānovam, Gabrānovs Kirillovs 2 punkti. Rezultāts neizšķirts 6-6. Šobrīd pagaidām neviena komanda izteikti nav vadībā. Ir tāda taustīšanās, meklēšana un pārbaude, kā tad īsti jāspēlē, bet aizsardzībā šobrīd ir vājākais punkts Latvijas.
komandai, un Volks gūst 8. punktu. Un ir, kad nospēlēt puse no pirmās ceturdaļas vadībā +2 ir Baltkrievi 8-6. Gabranovs. Neviens pagaidām neatbalsta Gabranovu. Viņš nolēma pats mest un neprecīzi. Bumba negribēja klausīt šajā metienā, jo viņš mazliet bija, kā basketbolists saka, pa cietu. Un Kuncevičs tagad Baltkrievu svēt uz priekšu. Blokšots no Kārļa Gabranovu izpildījuma un lieliski Ilgons ekspārta ar bumbu. Tagad ātri, 3-1. Gabranovs aiziet garām. Un iekšā. 8-8. 4-10 jāspēlē šajā ceturdaļā. Pirmajā 8-8 neizšķirts. Bet radikāli VF Rīga nav pārņēmuši iniciatīvu šajā spēlē. Baltkrievi turās līdz. Volks, Kirilovs zaudēja pozīciju. Tikmēr punktus groz Trešs Valentīns, visgarākais vīrs Baltkrieviem, numur 14. Valentīns spēlē arī sēdvolejbolu. Šajā gadījumā tad ļoti svarīgi ratiņu basketbolā arī tas, lai būtu garš rumpis un garas rokas, garš augums. Katrā ziņā to mēs redzam, kad izceļās ar garu augumu Ilgonis Eks un arī Strešs Igors, kas spēlē Baltkrievijas komandā. Tagad jānospēlē labi aizsardzībā. Rezultāts 10-8 Baltkrieviem pa labu. Volks iemet 2 punktus un -4 jau 3-23 jāspēlē ir pirmajā ceturdaļā. Vajadzētu paņemt minūtes pārtraukumu, jo izskatās, ka neliels bardaks ir VF Rīgas aizsardzībā. Ja ar uzbrukumu tā puslīdz, tad aizsardzība ir pašvaka arī uzbrukumā. Neveiksmīgi, tagad Kirilovs mēģina Strežam pamaisīt. Strešs kā bullis metās virsū labajā pusītē. Iedod piespēli 12. numuram Bervaldam, Bervalds garām. Tagad Volks, 10 sekundes uzbrukumā. Bērziņš pret Volku, un te ir elementāra izspēle, un Adamovičs. Aleksandrs gūst 14. punktu Baltkrieviem, mūsējiem tikai 8. Tātad VF Rīga komanda gatavo maiņas, gatavo minūtes pārtraukumu, bet šobrīd Mitīs Rukavišķikovs iedod precīzi Gabranovam, 8 sekundes, 7 paliek. Jāsaka, no beņķa, ka jāmet bija jau. Šie spēle turpinās. Un viens pats paliek Bervalds, un rezultāts ir katastrofāls. 8-16. Reklāmas pauze. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas Nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Turpinām reportāžu no starptautiskā ratiņu basketbola turnīra CSKA Kauss 2015, kas risinās CSKA ģimnāzijas sporta zālē. Šobrīd laukumā tiekās VF Rīga, Latvija un Baltkrievijas izlases komanda no pamatbāze Minskas komanda, var teikt, un rezultāts ir 8-16 vadībā Baltkrievija. Rukavišņikovs, Gabranovs. Es domāju, ka ļoti jāizmaina spēles taktika tajā ziņā, kad jāmēģina mazajiem lausties vairāk cauri, un tad vairāk iespējas būs arī garajiem, kur šobrīd ir Elvis Urga un Kirilovs, rezervē un Lasmans Agris
aizsūtīts Ilgons Seks un Bants Bērziņš. Šobrīd Lasmans presingo Strežu, lai netiek viņš aizsardzībā. 9 sekundes paliek uzbrukumam. Volks virzās uz priekšu un bumba negribīgi, bet tomēr iekrīt grozā. 18-8 vadībā Baltkrievi. Argumentu pagaidām Vefrīgai nav. Rukovičņikovs. Mierīgi ģimā, bet garām Elvis Urgā savāc atlikušo bumbu un pārkāpums pret viņu tiek fiksēts numuram 14 Strežam Valentīnam. Tātad gala autu izspēle. Elvis Urga piespēlēs Lasmanam. Nu, arī autobūsējie pagaidām nemāk izmest šajā spēlē. Vienkāršās situācijās tik elementāras kļūdas. Nu, kaut kā nav noskaņojušies puiši nopietni šim. Un 2 punkta sodu Volks. Rezultāts 28. Es vienkārši neticu, kas notiek uz tablo. Vai tad tiešām tā var spēlēt pret, teiksim, objektīvi vājākus pretinieku, bet laikam tad vairāk tā nav. Objektīvi vienāds pretinieki un šobrīd ar lielu pārsvaru ir Baltkrievijas komandai. Vai 3 punktu gājiens būs? Jā, 3 punktu gājiens ir 21-8. 1 minūte paliek pirmajā ceturdaļā. Gabranovs, Lasmans. Gabranovs. Nu, Spānijas grenadieriem vajadzētu sākt rādīt savu klasi. Pat pārāk tālu. Lasmans. Jā, Agrītis nav īsti joprojām savā formā. Es atkārtoju jau 4. spēle pēc kārtas, kad Agrim šī sezona nav izdevusies. Mūsu viens no pieredzējušiem spēlētājiem ir tik vājš, jo tāpēc, ka ir daudz traumas un arī gaidām operāciju, bet nu, šobrīd turpinām ar to, kad Strešs Valentīns gūst 23. punktu Baltkrieviem, 23-8, mīnus 15. Ai. 18 sekundes līdz pirmā ceturtdaļas beigām. Gabranovs varbūt mēģinās vismaz trīnīt iemest, jo pagaidām pārējais nekas nesanāk, bet pārkāpums ir Berodam, 12. numuram Baltkrievijas komandā. Galauts paliek 9,9 sekundes. Vai nevajadzēja paņemt minūti, izspēlēt, vismaz dabūt vēl 2 punktus, bet nu redzēsim, ko izdomās Gabranovs. Gabranovs virzās uz priekšu, laiks iet, jāmet. Un Kārlis aizmet garām. 23-8 pēc pirmās ceturtdaļas. Būsim atpakaļ pēc reklāmas pauzes. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javiers Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Atgriežamies starptautiskā ratiņbasketbola turnīra CSKA 2015 spēlē, kur tiekās VF Rīga pret Baltkrievijas komandu. Un šobrīd uz tablo ir neticams rezultāts. 8-23. VF Rīga ir zaudētojās ar mīnus 15. Eks atkal kļūdās, respektīvi Baltkrievi ir ļoti cieši aizsardzībā. Tas ir mūsu pārsteigums, bet Kirillovs pārdara centrā bumbu. Kirillovs Ekam. Eks.
Gabrānovam, bet tāda riskanta piespēle. Drīzāk bija jāspēlē Ansim Bērziņam, kurš gāja pa kreiso malu viens pats. Un šajā gadījumā Ilgons, lai gan viņš visaugstāk atrodas ratos, starp mūsu bratiņu basketbolistiem, viņš tik augstu nenovērtēja situāciju. Un tajā gadījumā ir arī bumba zaudēta. Šobrīd 10 sekundes paliek Kirilovs. Kirilovs met garām. Kas tur ir piezīmē? Piezīmē numur 7 Baltkrievijas komandā Kuncevičam Itālijam un Andreju Kirilovam jāmet 2 sodi. Paklusēsim. Pirmais metiens garām. Otrais arī garām. Laikam visi melni kaķi pārskrējuši cēsīs mūsu komandai pāri šobrīd un neiet un neklaus tā bumba, nekrīt grozā. Volks, Kuncevičs un Strešs met garām. Ilgons Eks, Andrejs Kirilovs, pāriet pāri centram. Bumba tagad VF kontrolē. Eks metīs trīnīt garām. Un atkal avantūrisks trīnīšu metiens no Tuku Mērgļa izpildījumā un tagad jāspēlē aizsardzībā. Bervolds piespēlē numur 13 Adamovičam, rezultāts 25-8. Kas tad, ko tagad darīt? Vajadzētu kaut ko radikāli mainīt, bet ko tu radikāli izmainīs, kad labākie spēki ir laukumā un nekas nenotiek, nekas nemainās. Kirilovs iestriga Andrejs Baltkrievu aizsardzībā un zaudē arī bumbu. Bervolds metīs sānautu, atdots savam saspēles vadītājam Kuncevičam. Kuncevičs virzās uz priekšu, pretī viņam Rukavišņikovs. Ilgons Eks pārcer bumbu un Ansis Bērziņš un savukārt numur 13 Adamovičs saņem piezīmi. Bērziņš bija iekrampējies bumbā, kā īsts Alūksas novada džeks. Un neviens tur klāt netika. Gabrānovs. Spānijas grenadieris klusē. Kāpēc Spānijas grenadieris? Tāpēc, ka Kārlis Gabrānovs šajā sezonā spēlē Spānijas augstākajā līgā, profesionālā komandā. Tagad atbrauc palīdzēt mūsu VF Rīgai šajā starptautiskā turnīrā. Ilgons Eks savāc atlakošo bumbu. Pret viņu 2 spēlētāji. Bumba grozā. Neticami. 3 minūtes gandrīz nospēlēts un pirmie 2 punkti VF Rīgai. Es tāds ar sarkasmu runāju, bet ir radikāli vienkārši jāmaina situācija, lai varētu vinnēt šo spēli. Kad varētu atgriezties vēl cerības uz 3. vietu, bet tagad Volks neskatoties iedod bumbu Adamovičam, Adamovičs aizmet garām, un tagad ātri Gabrānovs. Andrejs Kirilovs ielaužās centrā, Ansis Bērziņš un 2 punkti. Laba kombinācija, rezultāts 12-25, 3 minūtes nospēlēts otrā ceturdaļā. Šobrīd Dmitrijs Rukavišņikovs un Kārlis Gabrānovs mēģina presēt, lai mazāk Baltkrievi būtu uzbrukumā, bet apsies, ko dara Strešs. Strešs Valentīns vienkārši izslīdēja caur mūsu aizsardzību kā nazis caur sviestu, un rezultāts joprojām ir -15. Tas ir ass nazis, tas Baltkrievu nazis izrādās. Viņiem tikai kartupeļi ir labi, bet arī spēlētāji, bet arī Kārlis Gabrānovs. Spānijas grenadieris beidzot sāka bombardēt Baltkrievu grozu, un rezultāts ir 15-27, kad jāspēlē ir 4 minūtes nospēlēts gandrīz. Adamovičs un Ansim piedodiet, numur 14 Strežam Valentinam piezīme, Baiņa. VF komandā Lasmans nomaina Andreju Kirilovu, cik es sapratu, un minūtes pārtraukums Baltkrieviem. 15-27, -12. Vēl pastāstīšu tātad par ratiņu basketbola
īsu vēsturi, kad Latvijas Ratiņu basketbola federācija tika dibināta 2004. gadā, tad pagājušajā gadā nosvinējām 10 gadu Latvijas Ratiņu basketbola federācijai. Un šobrīd gan jāsaka, ka Latvijas čempionāts ratiņu basketbolā nenotiek. Diemžēl ir maz to spēlētāju, tāpēc joprojām aicinu rakstiet uz www.lpkomiteja.lv un griežaties ar vēlmēm un iespējām spēlēt ratiņu basketbolu Latvijā. Un atgriežamies uz laukumu. Rezultāts ir 15-27 vadībā Baltkrievijas vienība. Tagad Ilgonis Eks saņem bumbu no Kārļa Gabranova. Gabranovs atpakaļ. Tagad 3 trīnītes droši vien metīs Ilgonis. Un, atkal garām. Viņam tas mērķis Tuku Mērglim ir nosities. Vajadzētu tā kā uzlabot, nezinu, pārtraukumā aiziet kādu mierīgu tēju iedzert vai kā. Un Ansis Bērdiņš jau 7. reizi šajā dienā ir uz dēļiem. Laikam nav stabilitātes tiem Alūksnes večiem vai Alūksnes novada večiem. Vai rati pārāk šaubīgi, nezinu, atkal palīdz viņam abi, gan Baltkrievs, gan Kārls Gabranovs, un viņš ir atpakaļ spēlēt. Turēsim īkšķi pa Ansi, lai viņš būtu stabilāks un arī palīdzētu komandai ar gūtiem punktiem, ne tikai ar krišanu. Šobrīd savu nautu izmet Volks. Volks atdod 12. numuram Bervoldam. Tālāk Strešs nomāna vienkārši ar vieglu kustību rokas un bumbu savāc Gabranovs. Cīņa par bumbu parterī. Strīdus bumbā. Un atkal Baltkrieviem tiek atdota bumba, jo otro ceturdaļu sākā VF Rīga. Ārmāns Imers ar ļoti izteiksmīgiem žestiem parāda, ka pagaidām nevar braukt mūsu sodu laukumā. Un Volks metīs pa grozu. Tīrs metiens, bet Agrim Lasmanam piezīme. Galaut izmet Bervolds. 5:43 jāspēlē otrā ceturdaļā. -12. Vadībā ir Baltkrievijas komanda. Un Volks joprojām vienkārši izārda mūsu aizsardzību. Ilgonis Eks neko nevar palīdzēt. Rezultāts 29-15 vadībā Baltkrievija. Ilgonis atdod Kārlim Gabranovam. Kārlis meklē Lasmanu, viņš ar viņu atrod, bet tālu no groza, un Agrim kaut kas joprojām traucē. Ilgonis Eks atkal garām. Kaut kas nav Ilgonim ar tev mētienu šodien. Šajā spēlē tīpaši Lasmans pārtver piespēli Baltkrievi, viņi neveiksmīgi izspēlēja. Tagad var sākt udrukumu no jauna, 22 sekundes. Un piezīme Bērvaldam sitiens par rokām. Man liekas, kad jau ir piezīmes norma, vai... Nē, tagad ir 4 piezīmes. 4 piezīmes. Sanauts, Lasmans Gabranovam. Māskustīgi ir mūsējie šajā spēlē. Nekustās nemaz, netiek ne atbloķēti, ne bloki uztaisīt. Un tajā brīdī tad arī tā pasīvā spēle ir -14. Tas rezultāts, ar ko ir jāsamierinās. Numur 12. Bervolds atdod Strežam. Strešs met un precīzi. Strešs 30. Aha, 100. reizi Ansis Bērziņš uz grīdas. Stabilitāte nekāda nav joprojām. Tas laikam būtu pārkāpums startautiski, ja palīdzētu. Bet šobrīd Volks atkal pārtver bumbu. -16 VFam, 4 minūtes jāspēlē šajā ceturdaļā. Pagaidām pilnīgi nav argumentu, lai cīnītos pa uzvaru šajā spēlē, bet 3 sekundžu pārkāpums, tas mums palīdz. Un tātad Baltkrievi emocionāli atbilda trenerim, ka kaut ko jau es varēju arī savādāk izdarīt, bet tas jau uz mums neatiecās, lai viņi bļaustās, mēs spēlēsim un vinnēsim, iespējams. Tātad Kārlis Gabranovs
3:45 līdz šīs ceturtdaļas beigām. Rukavišņikovs, Gabranovs, X. Ilgonis, X. 17:31. Mūsu Tuku Mērglis vismaz 1-2 punktu iemeta. Bet vai viņš tālu lidos un augstu lidos šajā gadījumā, vai Vefs varēs izvilkt no šīs bedres, skatīsimies tālāk. Un Garie savā starpā saspēlējās, bet Gabranovs pārcer atlikušo bumbu un veikli virzās uz priekšu. Pie reizes aptur Garo, lai viņam netraucē. Strešs, Gabranovs neskatoties. Ansis Bērziņš neuztver un Baltkrievi atkal ir ar bumbu. 17:31. Vefs zaudē 2:50 līdz otrās ceturtdaļas beigām. Volks, Strešs. Strešs augstā roku kustībā un 33:17. -16. Ai, ko tagad darīsim? Gabranovs saprot, ka jādara pašam jāuzņemās iniciatīva. Viņš arī to izdara un ļoti neprecīzi piespēli. Ģīmā Rukavišņikovs nokavēja. Viegla spēle. Viegla spēle, vienkārši. Viņi spēlē savā starpā abi Garie. Strešs ar Volku, Volks strežam, Strešs metīs. Un bumbu grozā, kādu vienkārši aizsardzībā nenostrādā. Mūsu komandas aizsardzība vispār neko nedara šobrīd. Es uzskatu, ka vajadzētu aiziet uz ģērbtuvēm un kārtīgi visiem sadot ar pavasara pūpoliem. Bet labi, to lai treneris domā. Tālāk Ilgonis X, 2 punkti ar sodu. 17:35, bet joprojām pārsvars 19:35 -16. Bet Ilgonim vēl ir iespēja samazināt punktu starpību līdz -15. Viens soda metiens. Baltkrieviem tikmēr tajā laukumā aiznācis ir Litvinka Vasils. Savukārt viņi to var atļauties, jo šobrīd pārsvars ir viņiem. Ilgonis X. 20:35. -15, minūte 45 līdz pirmā ceturtdaļas beigām. Labi, ka Baltkrievi sāk spēlēt tādā stilā, ko es atceros, kad viņi spēlēja gadus 3 atpakaļ ar precīzām pēdiņās piespēlēm autā. Un tagad minūtes pārtraukums Baltkrievi. Varu pateikt, ka šo turnīru tiesā tātad ļoti augstas kategorijas tiesneši no Latvijas un galvenais mūsu cerība tiesēšanas līmenī starptautiskā arēnā, protams, ir Kaspars Iesaliņš, tāpat arī Armands Simmers, savukārt nacionālās kategorijas tiesneši Girds Boks un Mikus Jakobsons, kurš arī brīvā laikā nodarbojās ar veterināru darbu, es atvainojos otrādi, veterināru darbs, viņiem ir pamatdarbs, un savukārt brīvā laikā viņš nodarbojās ar basketbola spēļu tiesēšanu. Tā, es tagad pareklamēju mūsu tiesneši, jo šobrīd es neredzu, ko reklamēt VF Rīgas sastāvā, jo pagaidām tur ir 0 vērtībā spēle, bet -15, -45 līdz otrās ceturtdaļas beigām. Ko izdomās Vefs tagad? Tātad Kārlītis atgriežas laukumā, sasit plaukstas un saka Ruskolovā, palīdziet man! Ruskolova, tā ir viņa dzimtā vieta. Kārlis Gabranovs. Tagad Spānijas grenadieris iet uz priekšu, metīs pa grozu un Ruskolova nepalīdz arī. Diemžēl arī Ruskolova nepalīdz, tātad kaut kas cits jādomā. Baltkrievi pāri centram, Volks. Ģīmā Rukavišņikovs un Ilgonis X viņam maisa, bet Strešs, kā liels kuģis Baltkrievijas jūrā, kuras nav, gūst 2 punktus. Un Ansis Bērziņš guļ 9. reizi šajā dienā uz dēļiem. Viņam palīdz tikai Baltkrievi, jo latvieši saprat, ka nav jēgas viņam palīdzēt šajā gadījumā. -17. Tas tā humors.
Bet katrā ziņā es neredzu šobrīd VF Rīgai iespējas, kā apturēt Baltkrievu. Laikam dabūjuši zvanu no Lukašenko, un Lukašenko ir pateicis, apsolījis kādu prēmiju, jo tiešām komanda spēlē ļoti labi. Savukārt mūsējie prēmiju no turienes, kur es domāju, noteikti nesaņems. Es domāju pa valsts attieksmi pret paralimpisko sportu. Ilgonis Eks, labi, ka Tukuma Ērglis ir mūsu rezultatīvākais spēlētājs, bet mīnus 15-50 sekundes līdz 2/4 beigām. Volks ir ar bumbu. Jāmēģina apturēt. Viņš iedod Strežam, Strežs augstu pasēja rokas un ir atkal precīzi. Pagaidām joprojām, kā tur tie Minskas buldozeri saucās Minskas buldozeri traktoru rūpnīca, ražo tādus džekus kā Strežs, un tāpēc arī nekāda problēma viņam nav uzlaust mūsu aizsardzību, kuras nav. Kārlis Gabranovs met divpunktnieku un aizmet garām. Savukārt Strežs aizsardzībā 10 sekundes līdz 2/4 beigām. 22-39. Kārlis Gabranovs pārtver bumbu 5 sekundes, 4, 3. Un lieliski! 2 piezīme, bet vai būs sodi? 1,8. Jāmet 2 soda metieni Kārlim Gabranovam. Tātad mana taktika būtu tāda, iemest pirmo, otru mest garām, un lai Ilgonis Eks dabūtu atlikušo bumbu un iemet vēl 2 punktus. Bet es šobrīd neesmu treneris, es esmu tikai komentētājs. Tad man aizrādā mans komandas treneris Kaspars Iesaliņš, ar ko mēs ilgi spēlējam ratiņu basketbolu, un viņš saka, ka es neesmu treneris. Es jau nesaku, ka es esmu treneris, vienkārši šajā gadījumā ir kaut kas jāmaina. Nu, es mēģinu vismaz no komentātoru kabīnes mainīt spēli. Tāda Gunts Liepiņš dodās Agri Lasmenu vietā. Es domāju, ka Gunts Liepiņš ir tas cilvēks, kas var arī izprovocēt uz vēl kādu piezīmi. Vai sevi, vai citus, to es nezinu šajā gadījumā. 22-39. Bet Kārlis neiemet pirmo, tātad mana taktika neataisnojās. Mēs spēlēsim savādāk taktiku, metīsim otru iekšā. Arī otru mēs neietam, bet redz Ilgonis Eks un aizmet garām. Diemžēl 22-39 pēc 2/4 VF Rīga zaudē pret Baltkrieviem. Un mēs aizējam reklāmas pauzē un atpūšamies.
Tātad mēs atkal esam Cēsu ģimnāzijas sporta kompleksā, kur notiek starptautiskais ratiņbasketbola turnīrs Cēskaus 2015. Un šobrīd tiekās Baltkrievijas komanda no Minskas pret VF Rīga Latvija. Un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Diemžēl 22-39 Latvijas komanda zaudē. Sapurināti viņi ir tagad, bet vai izdosies pārtvert iniciatīvu, to mēs redzēsim laukumā. Armands Imers un Ģirds Boksi gatavi sākt spēli kā tiesneši, savukārt Baltkrievi dodās tādā pašā sastāvā, kā bija pirmajās divās ceturtdaļās. Latvijas komandai izmaiņa ir viena. Agris Lasmans nomainīs Andreju Kirīlovu, jo Andrejam šajā gadījumā nav tik veiksmīga spēle, kā vajadzētu. Lai gan nevienam nav veiksmīga, varbūt vairāk izceļās Tukuma Ērglis Ilgonis Eks, numur 13, bet Kārlis Gabrānovs klusē arī Agris Lasmans. Un šobrīd Agris Lasmans gūs divus pirmos punktus jau 15. 3. ceturtdaļas sekundē, 24-39. Gabrānovs presē. Gabrānovs lieliski. Blokšots, 2-1. Pagaida Kārlis, varbūt nopauzēja, nav kam iedot un bīstam un tikko kas pa spēli. Lieliski. Ilgonis Eks atkal garām. Es jau esmu noguris teikt atkal garām. Ilgonis, saņemies lūdzu un iemet to trīnītī, kad man būs jāsaka iekšā, bet pagaidām garām. Rezultātā nekas nemainās. 24-39 mīnus 15 Vefam. Strešs, Volks. Baltkrievi pārvar centru, un tas jau nozīmē, ka viņi varēs uzbrukt. 10 sekundes paliek uzbrukumā. Volks. Volks met garām. Vāncis Bērziņš satver bumbu un atdod ātri Ģībam. Un tomēr nofiksē aizķeksēšanu. Ja būtu nūja, tad būtu ķeksēšana ar nūju, bet par cik ir tikai ratiņkrēsls tika aizturēts. Tā rezultātā, protams, kad Ģīman nevarēja izrauties pret grozu. Lasmans, Rukavišņikovs Gabrānovam. Gabrānovs, mūsu Spānijas leģionārs, atdod Lasmanam. Šitā kombinācija agrāk gāja cauri, kad Agris varēja mest gandrīz 100%, bet šoreiz Agris neiemeta, iepriekšu iemeta, tagad gaidīsim nākošo reizi. Strešs virzās uz priekšu, satur. Es atcerējos, kā sauc tos traktorus. Tie bija Belarusi. Un Belarusi šobrīd ir vadībā 39-24. Baltkrievi aizmet garām. Lasmans Gabrānovs. Gabrānovs gandrīz centra autā, bet centra autu nefiksē. Ilgonis Eks. Oi, kā tad tā? Kaut kāds mazais Bervolds lielajam mūsu Tukuma Ērglim izsit bumbu no rokām, viņš nemaz to nepamana. Bet nekas, Gabrānovs mēģinās veidot atkal kārtējo kombināciju. Ilgonis mēģina atbrīvoties, Lasmans. Rukavišņikovs metiens garām. Ja Ģimka nemet grozā, tātad nav pēduši. To varētu apliecināt mūsu ilgadējā fizioterapeita Signe Rinkula, ka nepēdz sportists, varētu teikt, ir pussportists. Un tajā pašā laikā es neredzu tādu enerģijas avotu, kur to varētu pasmelt. Lai varētu VF Rīga sākt spēlēt, kā viņi var to darīt un kā viņi vajadzētu darīt. Lasmans 24-39, joprojām mīnus 15. Tagad ātri! Agris iziet cauri, pagaida Kārlis Ilgonis 2 punkti. Hokejā tas saucās izgājiens 3-1, basketbolā laikam arī. Kuncevičs izmetīs autu, atdod Adamovičam. Adamovičs
Volkam. Volks virzās uz priekšu. Bet kāpēc tik pasīvi? Kāpēc tik pasīvi? Mēs spēlējam aizsardzībā. Nu nevar tā spēlēt, ka vienkārši, tas pat nav Belarus, tas ir vienkārši raķete. Tur salīdzinot ar mūsu Zaporožecu, kur arī nav. Mums kādreiz bija Rīgas autofabrika, respektīvi RAF mikroautobusi, tagad tie arī nav. Vispār mums nekā nav, bet Vefs ir palicis un spēlē līdz galam. 28-41, Kārlis Gabranovs. Mēģinām atkal presings, strešs, sots. Kārlim Gabranovam sots. Bet, savādāk mēs nevaram pārvarēt bez presinga šo Baltkrievu aizsardzību. Belaruskajā zašita, belaruskajā poļe un tā tālāk. Nekas nesanāk. Strešs mēģina tikt pāri centram. Gabranovs viņam maisa, bet tā dod Volkam. Un atkal, kur tad tas flanks ir brīvs? Volks iziet līdz grozam un iemet 43. punktu. 28 pret 43. 6 minūtes, 15 sekundes jāspēlē. Kārlis saka, braucam iekšā tajos Baltkrievu traktoros, lai varētu beidzot kaut kā uzlauzt to aizsardzību. Bet pagaidām laba piespēle Dmitrijam. Dmitrijs Rukavišņikovs garām. Neiet, bumba grozā, kaut tu izstiepies. Strešs. Kārlis pakrīt. Un vienkārša bumba, bet labi, ka Ilgonis Eks atver atlikušo bumbu. Kārlis neapmienāts ar tiesāšanu. Es arī būtu neapmienāts ar tiesāšanu, ja man izmest no ratiem. Bet labi, es kādreiz to spēlēju. Tagad es vairs nespēlēju, komentēju. Man nav tiesība tāda runāt par tiesāšanu negatīvā nozīmē. Tā Ilgonis Eks metiens pa īsu. Arī Ilgonis nav lietojis kaut kādus vitamīnus, kas būtu vajadzīgi priekš sportistiem. Un spēka nepietiek aizmest līdz grozam. Bet cerēsim, ka kaut kad jau tas sāksies un Baltkrievu pagur. Savukārt mūsējiem atvērsies otrā elpa. Kuncevičs lieliski piespēlē Volkam. Volks. Un kāpēc Ansis Bērziņš klapēja viņam pa muguru, to es nezinu. Praktiski tad vajadzēja uzsist pa bumbu no augšas. Es tā būtu darījis personīgi, bet labi, tas ir cits jautājums. 5-0-7 paliek spēlēt trešā ceturdaļā. Rezultāts 28-43. Vef zaudē -15. Volks iedod Strežam. Strežs pagaida mierīgi un aizmet garām. Vēlreiz mierīgi garām. Vēlreiz mierīgi iekšā. 45-28. Vadībā Baltkrievija. Kārlis Gabranovs. Ilgonis Eks. Kārlis Gabranovs. Kārlis iziet caur centru, tagad varam ņemt un iemest grozā, bet līdz tam bija pārkāpums, grozs netiek skaitīts. Volkam piezīme, kura tā piezīme es neredzu, sekretariāts man nerāda, labi, ok, tas nav svarīgi. Otrā piezīme, gala autu izmetīs Kārlis Gabranovs. Ilgonis Eks, Kārlis Gabranovs, Ilgonis, jāmet, ne jau tā kā volejbolā, jāmet kā basketbolā. Lūk tā, garām, protams. Un mierīgi Baltkrievi notur aizsardzību, bet ja mēs 3 reizes nedabūdam bumbu grozā pēc kārtas, ko tad mēs varam gribēt? Rezultāts ir 28-45. Vef komanda zaudē šo spēli pagaidām. Tagad 2 punkti ar sodu un vēlreiz Ansis Bērziņš nokavē un vajag mainīt. Puisi nost, es domāju, ka jālaiž ir svaigākus spēlētājus. Citādi mēs neko labu nesagaidīsim. 28-47. Komandas treneris Aigars Miklaus sadzirdēja man, bet Armāns Imers ar izteiksmīgu rokas žestu parāda, kādā veidā ir jāmainās. Laikam mūsējie nav nekad to darījuši šie
dienā un aizmirsuši, kā to jādara, bet, nu, pareizi. Visam jābūt korekti un perfekti. Agris Lasmans atstāja laukumu, Elvis Urga ir atpakaļ, bet es būtu mainījis Ansi Bērziņu, bet, nu, labi. Ja jau nemainām Ansi Bērziņu šoreiz, tad nemainām, lai Ansis skrīt 10. reizi. Šobrīd rezultāts 48-28, mīnus 20. Bezcerīgs rezultāts, taču cīnamies tālāk. Kārlis Gabrānovs. 4 minūtes metiens no 3 punktu līnijās. Gandrīz avīzēs neraksta. Un Ulmans arī par to nevarētu runāt, bet šobrīd Ilgonis Eks. Elvis Urga. Mūsu dobelnieks piespēlē Kārlim Gabrānovam. Kārlis virzās uz priekšu. Jāiedod, man liekas, Urgam. Urga tur atvērās. Uz īsu brīdi tagad Ādis Bērziņš. Vai nebija fauls no aizmugures it kā nobloķē, bet viss kārtībā, Volks bloks šots. Un tagad viens pats Bervolds pret tukšiem vārtiem, jau nu neteiksim, bet Gross ir neaizsargāts un gūs 50. punktu Baltkrievijas izlases komandas labā. 3 minūtes 15, 28-50. Es jau varētu atkārtot vēlreiz to tekstu, kad nav īpaša cerība, bet nav īpaša cerība. Arī Ilgonis kārtējo reizi met garām. Kārlis Gabrānovs. Un, man liekas, Ansim Bērziņam piezīme pareizi. Jā, tīrākais Tarants. Un tā rezultātā izteiksmīgi Armanda Imera žesti, kas liecina, ka Ansim Bērziņam ir piezīme. Bervolds izmet autu. Adamovičs, Bervolds precīzi Volkam un mūsējie noguļu aizsardzībā 52, 28, 2:45 līdz 3. ceturdaļas beigām. Aigars Miklaus pieprasīs timeoutu, bet vai nav par vēlu? 2:35. Tagad Rukavišņikovs. Rukavišņikovs gūst grozu, 30-52. Adamovičs. Strešs augstu paceļ roku, augstāk nekā Ilgonis. Un Volkam precīzi piespēle, kārtējie 2 punkti, 54-30, minūtes pārtraukums, mēs ejam reklāmas pauzē. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Kavieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Dzīve kļūst arvien piepildītāka, un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Atgriežamies Cēsu ģimnāzijas sporta zālē, sporta kompleksā, kur norisinās starptautiskais ratiņbasketbola turnīrs Cēsu kausa 2015. Turnīra organizētāja Latvijas Paralimpiskā komiteja un Cēsu novada dome. Un atgriežamies pie rezultāta 30-54. VF Rīga pret Baltkrievijas komandu. Bezcerīgs zaudējums pagaidām, -24. Kārlis Gabrānovs nomērķē un ir precīzs, 32-54. Laidīsim atpakaļ Agri Lasmani laukumā. Minūte 45 paliek 3. ceturdaļā. Baltkrievi tiek galā ar mūsu presingu, bet veiksmīgi nospērē Andrejs Kirilovs pret Volku. Tātad Ansis Bērziņš 10. reizi šodien nekritīs pagaidām vēl. Viņi nomaina Agris Lasmans, numur 10. Tā simboliski 10. kritiens, 10. numurs. Bet tagad Kirilovs atdod Gabrānovam. Gabrānovs ilgāk palaiž bumbu, tagad sākās skaitīt laiku. 32-54. Kārlis Gabrānovs, viņam mājas Kuncevičs. Un lieliski piespēle, bet Kirilovs neuztver un atkal mēs iekrītam aizsardzībā.
Vai, kas pa kritienu un Kunceviča izpildījumā Kārlis veikli iet uz priekšu. Nu, vairāk mēs nevaram neko piedāvāt kā ātrumu. Precizitāti pagaidām mūs pieviļ, bet Elvis Urgā! Elvis Urga 34-54 minūtes, 4 līdz 3. ceturtdaļas beigām, -20, bet varbūt kaut kas sanāk. Beidzot, Baltkrievi 5. Izmetīs autu Kuncevičs, kas bija nokritis pirms mirkļa. Smags kritiens, bet spēlētājs atgriezās spēlē. Baltkrievi gribēja uztaisīt 6. spēlētāju, vārdsargu noņemt. Nē, tas viņam neizdevās. Un Strešs virzās uz priekšu pāri centram. Lasmans viņam pakaļ. Lasmans. Un Strešs tomēr aiziet garām. Viegli jau nu neteiksim, bet agrākos laikos, protams, viņi būtu noķers, bet tagad ar saviem savainojumiem cīnoties, diemžēl Agrim nav tik veiklas rokas. Tagad piespēlē Elvim, Elvis Urga garām un mazais numur 5 Litvin kāds ir bumbu un atkal Strešs. Kur ir mūsu aizsardzība? Mūsu aizsardzība ir mājās. Un tagad Kārlis tā nikni ieķerās lielajā Streža rokā. Lai saka, nu tad nebūs tev nekas ar to grozu. Un tā arī sanāk. Šobrīd 2 soda metieni. Rezultāts 34-56. 24,2 sekundes jāspēlē 3. ceturtdaļā. Pirmais soda metiens. Paklusēsim. Garam. Arī otrs garām, Elvis Urga. Nu, pēdējais uzbrukums šajā ceturtdaļā pieder Vefam. Lasmans. Rukavičņikovs. Gabrānaus ir precīzs. Vajadzētu papresingot. Bet atkal Strešs ir pirmais. Kā var būt 1 sekundē? 36-56, -20 pagaidām. Befrīga aizējām reklāmas pauzē. Atgriežamies Cēsu ģimnāzijas sporta zālē uz starptautisko ratiņbasketbola turnīru Cēsu kausa 2015. Sāksies 4. ceturtdaļa, varētu citā spēlē teikt izšķirošā, bet vai šajā spēlē to varētu teikt, kad rezultāts ir 36-56 vadībā Baltkrievu pret Vefrīgu? Nezinu. Prognozēju, kad varētu vinēt tikai ar lielu brīnumu. Vefs, es domāju. Volks virzās pa labo mālu, viņam pretī musēja, bet un pirmais grozs nav precīzi, tā kā varētu Kārlis Gabrānovs tagad aizskriet ātrajā uzbrukumā. Kirilovam vajadzētu būt piespēlē, to viņš arī dara. Kirilovs, nu kā tā, nu kāpēc tā? Strešs atkal vadībā, viņš nemaz neatgriežas aizsardzībā un saņem bumbu mierīgi. Viņš Bērvolts. Bloks šots, Kārlis Gabrānovs puldiem, bet nav kas viņam palīdz. Kārlis cīnās, bet nav kas palīdz. Tagad Volks ar bumbu 4 sekundes līdz metienām. Metiens
Labi, ka tā izkrīt ārā. Bumba no groza. Gabranovs izmisīgs piespēl Elvim Urgam. Elvis neuzsver. Bumba autā. Un bumba tiek atdota Baltkrievijas komandai. Minūte gandrīz nospēlēta, rezultāts tāds pats 36-56, -20, VF Rīga pret Baltkrievijas Minskas komandu. Ātra pieturēs Strežam, sots, kuram no mūsējiem 15. numurs Kārlis Gabranovs, 2 soda metieni Strežam Valentīnam, kas ir neapšaubāms līderis šajā spēlē punktu gūšanā Baltkrievijas komandai. Pirmais soda metiens. Tas ir precīzs, 57-36, vai skatoties no VF Rīga puses 36-57 un 36-57 paliek, bet divi spēlētāji sēž un kūko zem groza, kamēr Dzeguze nekūkos, Baltkrievijas tikmēr mēs nespēlēsim. Nu, laikam, jā, vot piekūkojās Latvijas Dzeguze un tad uzreiz latviešiem ir bumba. Lasmans, Kirilovs, Gabranovs piespēl Lasmanam, Lasmans pa zemu. Noelšās publika, bet diemžēl tā nu tas ir šobrīd joprojām -21 punkts. Un kā lai cīnās tālāk, pagaidām neredzu, lai varētu tomēr vinnēt. Bervolds, Volks. Volks sados Strežam. Strežs metīs. Līdz ar sirēnu Urga savāc atlikušo bumbu. Gabranovs virzās uz priekšu. Lasmans atbrīvojās. Bet Gabranovs pats. Lasmans un sots. Sots numur 12 Bervoldam. Tas ir, kura piezīmīte? 4. piezīme Bervoldam. 36-57. Galauts, Kirilovs izmet. Kirilovs Gabranovam. Gabranovs virzās tā lēnām uz priekšu. 10 sekundes paliek. 9, 8, 6. Elvis Urgo, bet garām. Bet sots numur 12, 5. piezīme Bervoldam. Viņam jāatstāja laukums. Viņa vietā Adamovičs numur 13. Elvis Urga metīs 2 soda metienus. 7:47 jāspēlē šajā spēlē. Atvainojiet, 4. ceturdaļā. Ceram, ticam un vēlam to tikai VFam. 37-57. Pirmais iekšā. Kārlis tā tevišķi noglauda Elva galvu un saka, jāmet iekšā vēl viens. Kā būs rezultāts? Nu, diemžēl nevajadzēja to darīt. Tā Adamovičs, Gabranovs, Kuncevičs, Elvis Urga, Strešs, Strešs, 4 sekundes paliek. Āķa metiens, tā uz dullo un tās ir garām. Bet Minskas Traktoru rūpnīcas komanda Belarus joprojām ir vadībā. Es tā smējos, tāpēc, kad ir VF viņiem pretī Valsts elektrofabrikas komanda. Zaudētā, bet Kārlis Gabranovs 3 punkti. 40-57 publika atdzīvojās. Vismaz kaut kāds basketbola skaistums šajā pēcpusdienā Cēsu ģimnāzijas sporta zālē. Labi sauc publikā un Kuncevičs iziet cauri. Elvis Urga, nu pasīvi spēlē aizsardzībā. Bija jābloķē viņš tas bumbiņš, bet neizdevās. Gabranovs met trīnīti. Tas ir garām un garais Baltkrievijas traktors Strešs. Belarus, respektīvi, paņem atlikušo bumbu. Tagad Kuncevičs, Volks viens pats pret tukšu grozu un 65-40. Uz kādu brīdi bija
cerība, bet cerība ir pēdējā. Rezultāts 40-61. Šobrīd es neņemšu reklāmas pauzi, jo mazliet ir jāpievēršas tam, kad turnīra tabulā ir situācija tāda, ja mūsējie šodien šajā spēlē zaudēt, tad diezgan nereāli iekļūt trīniekā, bet ja vinnē, tad vēl var būt kaut kas notiek kaut kad kā pēc uzvarot Baskus. Bet tā reāli skatoties -21, 6 minūtes 22 sekundes pirms spēles beigām, skatoties uz Kaspara Iesaliņa starptautiskās kategorijas godīgajām acīm, viņš pasaka, ka diez vai tas notiks, un tāpēc, manuprāt, tā arī būs, kad Baltkrievija svinēs laikam pēdējā laikā neesošu uzvaru pār Latvijas komandu. Neatceros Rīgas kausos, ka mēs būtu zaudējuši Baltkrieviem, bet, laikam pienācis laiks arī to izbaudīt. Lai sapurinātos un nākamā spēlē pret Baskiem parādītu savu spēli. Nevis spēlēt kaut kādu spēli, kaut kad sākt 3. ceturtdaļas beigās un 4. ceturtdaļas sākumā parādīt īstu VF Rīgas spēli. Tā. Kārlis pārējie domā, ka Kārlis viens pats spēlēs. Droši vien, kad jā. Tagad vismaz Ģīma atskrien, Rukovišņikovs, Gabrānovs. Puiši novēl jums veiksmi, 6 minūtes 20 līdz beigām, parādīt raksturu, cīņas gribu un galvenais rezultatīvu basketbolu. Kārlis Gabrānovs, pa īsu. Neviens negrib bumbu ņemt, tad Dmitrijs Rukovišņikovs viņu paņem. Šobrīd situācija bija tāda kā mākslīga aizmugure vai kaut kas tam līdzīgs. Strešs pazaudē bumbu. Gabrānovam ir 12 sekundes, lai mēģinātu izveidot kombināciju. Rukovišņikovs, Gabrānovs, Ilgonis Eks, Kirīlovs met, bet Ģīmā! Beidzot, līdz ar signālu, kas liecināja par 24 sekundes ir iztecējuši. Dmitrijs Rukovišņikovs samazina beidzot starpību līdz -19. Visu laiku bija -20 un vairāk, bet tagad -19. Bet Baltkrievi atkal dodas uzbrukumā. Strelkā, Belka nav. Tie bija kosmonauti. Tagad ātras uzbrukums Adamovičam. Adamovičs 2 punkti ar sodu. Bērziņ, ko tu dari? Bērziņ, ko tu dari? Ne jau valsts prezidents, bet Bērziņš, kas spēlē laukumā, man liekas, jāapskaidro tomēr, kurā brīdī taisīt tās piezīmes un kurā ne. Bet tas nav manā kompetencē. Tas ir kompetencē, kas ir pieder Latvijas izlases trenerim. Jā. Tad -20 atkal ir nodibināts. 43-63, 5-15 līdz 4. ceturtdaļas beigām. Gabrānovs sadod bumbu Rukovišņikovam. Rukovišņikovs mērķē Gabrānovam. Gabrānovs labi, bet mazliet pietrūk, lai būtu 2 punkti ar sodu. Bet vienalga. Tātad 7. numurs Kuncevičs saņem savu 3. piezīmi. Savukārt Kārlis Gabrānovs stājās uz sodmetienu līnijas. Pirmais metiens. Kaža, davai. Pa stipru metiens. Labi, teiksim, Kārli, saņemies. Nē, tas nepalīdz. Nezinu, ko nākamreiz teikt, bet Kārli iemet. Tad Kārlis iemeta, viņš rāda, kad viņam sita par rokām, bet Ģirds Boks tiesnesis šo nefiksē. Adamovičs. Lielais Belarus traktors joprojām virzās uz priekšu. 7 sekundes, neļaujam Baltkrieviem. Ansi savāc bumbu! Un Andrejs Kirīlovs tieši tad, kad izšķirošā brīdī, ka vajadzēja paņemt to bumbu, viņš dabūja piezīmi. 44-64, 4-33 līdz beigām. 4. ceturtdaļas beigām. Es joprojām ceru. Mēs visi ceram, gaidām, domājam. Adamovičs. Baltkrievi virzās uz priekšu. Adamovičs piespēlē Volkam. Volks sen nav iemetis. Un labi ir, ka neiemet. Un Kārlis aiziet. Viens pats pret 4 melniem, ziliem Belarusiem.
Un sots numur... Tātad 8 saņem 3. piezīmi. Bet vai tad 8. uz laukumu viņiem? Man liekas 7. Nu labi. Kaut kā palaid galām. Tā Ants Bērziņš Dmitrijam Rukavišnikovam. Rukavišņikovs arī no groza apakšā bet garām. Tagad Baltkrievi labi, kad ātri pazaudē. Jāsaņemās visiem kopējiem spēkiem. Mēs vēl varam. 4-0-7 paliek līdz 4. beigām. Kārlis Gabranovs, Dmitrijs Rukavišņikovs, Kārlis Gabranovs. Ilgonis. Dmitrijs. Ģimā pa īsu, bet izrādās laba piespēle. Un Andrejs Kirilovs. Tā bija kombinācija īsā piespēle. Nu, un tā viņi saucās mums parasti. Mēs treniņos tādu atstrādājam. Un tagad Kuncevičs Ilgonim Ekam un Volks saņem piezīmī. Tātad -18. 3:41 līdz 4. beigām. 2 sodā metieni jāizpilda Ilgonim Ekam. Tukam Ērglim, kā mēs viņu saucam, kopš vakardienas. Pirmais soda metiens. Ir precīzs. 46-64. Otrais soda metiens. Garām. Mazliet garām. Mazliet garām. Kirilovs maisē, Strēž. Satver bumbu. Un tur to augstu. Atrod Volku. Volks met pa īsu. Ilgonis Eks. Kārlis Gabranovs ātrā uzbrukumā. Girds Boks vēl drīz neuzspēja ātrāk pa bumbu. Savukārt Dmitrijs Rukavišņikovs. 49-64, 30, 15 punktu deficīts. Vai varam atspēlēt vai nevaram? Tāds ir jautājums. Hamletam bija vai būt vai nebūt. Mums ir vai varam vai nevaram. Varam, jāvar, jāatspēlē tie 15 punkti. Ilgonis Eks dodas uz priekšu. Kam sots numur 5. Tas ir Litvinka. Saņem piezīmi. Ilgonis stāsies uz sodmetienu līnijas. Ilgoni jāiemet abi. 100 punkti. Ilgoni iemet. Pirmais ir 50-64. Nu, diemžēl otrais nav. Nu, diemžēl, bet labi. Tagad presings. Presings vajadzīgs. Kāža nokrita, bet piecēlās ātri augšā. Ilgonis uztaisīja blokšotu. Tagad Gabranovs. Kārli iemet Kārlītī. Nu, nav. Nu, nekrīt arī Kārlim. Kārlim nekrīt, kam te var krist? Tikai Baltkrievu Belarusam. Un Belarus arī aizmet garām. Andrejs Kirilovs, Ilgonis Eks. 2:16, -14. Tā, Andrejs Kirilovs. 11 sekundes, metiens. Pa stipru. Ģīma, laika daudz nav. Ilgoni mugura. Pa īsu. 2 minūtes, 6 desmitdaļas. Jāsaka arī desmitdaļas, varbūt, ka noderēs. 50-64. Volks, Adamovičs. Strēž, Volks. Minūte 50. Nu, turam, zēni, 10 sekundes šajā uzbrukumā Baltkrievam. Neļaujam, bet vienkārši piespēlīt garām. Alūksnes, Lačplēsis zaudē vēlreiz bumbiņu. Nu, gros netiek skaitīts, sānauts. Bet kam būs piezīme? Numur 4 Dmitrijs Rukavišņikovs par pretinieku turēšanu ar rokām. Tātad tagad 2 sodametieni, ja?
Nē, Galauts. Galauts minūte 32, 50, 64. Minūte 32. Vēl ir cerības. Minskas Belarus Streš. Laužās, izlaužās, sadok Kuncevičam. Kuncevičs atdeva tikko pirmo reizi iznākušajam spēlētājiem ar numuru 10 Jörmakam Arķomam. Arķoms tika nobloķēts. 4 sekundes paliek Baltkrieviem, bet mums paliek minūte 21, lai atspēlētu 14 punktu deficītu. NBA action is fantastic. Tas būtu teiktu kādreiz par mūsu šito situāciju. Ilgonī piespēle Kārlis 1-1. Savalda bumbu, jāmet iekšā Kārlīti. Protams, 2 punkti ar sodu. 52, 64 minūte 8 un 6 desmitdaļas. 6 desmitdaļas. Tās arī mums būs svarīgas. Rezultāts -12 un Kārlis var uztaisīt -11. Šajā spēlē pēdējā laikā tas nebija tāds rezultāts saskatāms. Kārli, jāiemet. Kārlis aizmet garām un arī Ilgonis. Mazliet pietrūkst Ilgonim, lai atņemtu Volkam bumbu. Tagad 8 sekundes mēģinam neatlaist, viņš neatlaist. Ir 8 sekundžu pārkāpums un timeouts Baltkrievijas komandai. 52-64. 58,6 sekundes pirms 4. beigām. Tagad mierīgi pastāstīšu par ratiņu basketbola turnīru. Starptautiskais turnīrs Cēsu kausa 2015 norisināsies vēl šeit līdz vēl 4 spēles palikušas. Un, protams, kad pirmā vieta, varētu teikt, jau ir garantēta Nevskija Aljans. Pa otro vietu varētu būt, nevarētu būt, bet cīnīsies Baski ar Kriļa Barsi, jo, diemžēl, VFam laikam šogad piedestāls nespīd. Un arī smukie kausi un medaļas aizbrauc prom tālu Krievijai. Bet labi, paliek tātad 58,6 sekundes, 52,64. Sānu autu izmetīs Kārlis Gabranovs. Piespēlē Dmitrijam Rukovičņikovam, Kārlis Gabranovs. Pieprasa bloku. Ilgonis Eks. Metienis garām. Ilgonim šodien neiet, un to var redzēt. Strešs savāc atlatikošo bumbu 40 sekundes līdz 4. beigām 52-64. Strešs precīzi Kuncevičam. Kuncevičs viens pats. Un Ancis noguļ, bet paldies Dievam arī Kuncevičs aizmet garām. Gabranovs 27,6 sekundes līdz 4. beigām. Gabranovs, nav kam iedot. Arī pats viņš nevar izvirties līdz labam metienu pozīcijai. Ilgonis stāv uz trīpunktnieka. Metīs trīnīti garām. Diemžēl ar rezultātu 52-64 Baltkrievija jau uzvar un paliek vēl 2 soda metieni jāmet Baltkrieviem. Sods bija Ilgonim Ekam fiksēts. Metīs 2 soda metienus Strešs, kurš arī līderis. Domāju, punktu gūšanā precīzi nepateikšu, bet pār pa 20 viņš tiešām salika mūsu grozā. Tagad vēl viens 65-52. Un varam apsveikt Baltkrievijas komandu ar pirmo uzvaru turnīrā. Un viņi ir izlīdzinājušies ar VF Rīga, kam ar vienu uzvaru turnīrā. Un tagad ir 3. zaudējums. Dmitrijs Rukovičņikovs, Kārlis Gabranovs 2 sekundēs. Un simboliski, ka bumba neiekrīt grozā. Līdz ar to ar 52-65 VF Rīga zaudē Baltkrievijas komandai. Ar jums kopā bija Andris Ulmans. Tiekamies 19:00, kad Latvijas komanda spēlēs ar Baskiju no Pēterburgas, Krievijā. Paldies!